tikko divas svarīgas lietas. Pirmais par treniņu procesu. Tātad pirmā lieta ir tāda, katru 20 minūtes būs signāls, obligāti ir jāmainās. Kustība ir pulksteņa rādītāja virzienā. Tātad jūs ejat jebkurā brīvajā sektorā, vienalga kur, bet ir jāmainās pulksteņa rādītāja virzienā. Jums jānotestē rācijas, lai visi zina pilnīgi čotku, kā viņi strādā, kāpēc viņi strādā un tā tālāk. Lai nav nekādu vispār problēmu, ja? Un rācijas izlases 3. Skatāmies un taisam, ja? Sākuši treniņu procesu. Tā kā esam praktiski mājas dīķī, tad kaut kādas visdrošākās lietas, kuras zinām, ka strādā, cenšamies nemest. Tie, kas nestartē, staigājam apkārt, mēģinam ieraudzīt kaut ko interesantu, kaut ko neparastu, kaut ko, ar ko citi ķer. Vakarā sapulcē izrunāsim un sportists varēs sakārtot kastes, pielāgot kaut kādus mānekļus, kuri varbūt mums nav tik ierasti, bet cits izlases ir šodien ķeruši. Kapteini. Treniņa sesija beigusies. Treniņa sesija interesanta. Zivs ielaistā, es nezinu, vai tu man dzirdi, pievērš to. Zivs ielaista ir papildus. Zivs ir savādāka, ne tā mēs ķērām mačos. Zivs īstenībā forša, viņa tāda sportiska, tāda stipra. Par treniņiem sajūtas divējādas. Pa lielam skaidrs, ka mēs treniņi bija nosacīti un mēs nevilkām ārā mūsu labāko arsenālu. Tajā pašā laikā mēs esam aizrotējušies līdz vairākām lietām, kas tiešām strādāja. Un arī uz visu fona, mēs te Kristiānu blakus bijām, mēs vilkām pietiekami daudz. Tāpēc tas ir bija iespēja pārbaudīt kaut kādas lietas, līdz kurām mūsu mačos neaiziet, teiksim, tā rotācija. Tā kā tas ir interesanti. Bišķi vairāk informācijas. Šodien liksim visu uz galda, izpētīsim, attiecīgi tad izlemsim. Kas bija interesanti, pamainījies atkal tās labākās vietas, kas strādā. Ja pirms nedēļas bija kaut kādi sektori, kas bija labāki, sliktāki, tagad daži samainījušies pilnīgi tā vietā. Bija interesanti pavērot, cik ātri citu valstu sportisti uztausta mūsu tā domātos verņekus saucamos, ja? Un es redzēju pilnīgi visus mānekļus, kas mums bija tā kā top mānekļi, kādi lieto. Ko pa šodien mēs nerādījām. Un mēs vispār nevilkām ārā no kastes. Nu ko, šodien treniņš mums ir aizvadīts godam, ja? Meklējam kaut ko jaunu, vecas tēmas nemēģinājām. Ja tā teikt, pa lielam esam gatavi rītdienai kaujai, ja? Tur jau redzēsim. Es saku, es 95% zivis un laika veltīju un zivis noķēru ar šupiem. Ar šupiem, maziem šupiem un tā tālāk, ko parasti ikdienā retāk izmantoju. Bet cilvēki ļoti ātri norentējās. Redzēs, kāda tavu iespēja? Tieši tādi paši īstenībā forši ir redzēt vienmēr citu valstu izlasi, kas atbrauc šeit, ka viņas nekad te nav bijuši un cik ātri viņi atrod, teiksim, to tēmu, uz ko ķer. Un vēl baigi forši redzēt to, kad viņi parāda mums. Tas nav forši redzēt. Nē, labi, šobrīd nav forši, jā, bet vispār.
kad ir savādāks tēmas, kā šai dīķī var ķert, kā mēs neķeram, ja viņi mums to bišķītiņu parāda. Skaidrs ir tas, ka nākošās 2 dienas būs ļoti grūtas un ka mums ir jāliek pretī visu, ko mēs varam, bet es domāju, ka mēs to izdarīsim. Mums ir superīgi sportisti, superīgi izlase, tā kā viss būs labi. Šodien mums bija treniņa diena. Galvenais mums bija plāns jau vakar atrunāts, ka nerādīt pretiniekiem tos, ko pašus labākos mānekļus, jo mēs jau pa iepriekšējām nedēļām zinām, kas ir visdzīvīgākie mānekļi, un tos nerādīt pretiniekiem arī pa pusē tas sanāca. Atradām arī no tiem, kuri neķēra kaut ko jaunu. Jā, atradām arī, kur likās, ka neķerstīgi mānekļi, bet deva zivis šodien, un arī vēl mēģinājām arī tādas lietas, kuras vēl nebijām metuši, arī kaut kas strādāja un kaut kas nestrādāja. Šodien bija tāds plāns. Rīts sākās, rītā ir 10 cīņas. Yep. Tas nozīmē, ka mēs vēl nezinām, vakarā būs izloze, mēs nezinām, pret kuras valsts katrs sportists, katrs no mums cīnās. Bet mums ir zināts, ka būs 10 cīņas rīt, 10 cīņas parīt. Jep, tieši tā. Šodien vēl ir kapteiņa sapulce, kas būs svarīgs pasākums, jo te ir, protams, daudz dažādas bišķiņu momenti, kas jāprecizē, kā tiek zivs ieskaitīt, kā netiek ieskaitīt. Tāpatās vakarā ir tiesneša sapulce vēl vien. Kapteiņa sapulcē tiks sadalīti sportisti pa grupām, 1, 2, 3, 4. Rītdien no rīta ir vēl viena kapteiņa sapulce, kurā tiks izlozēti burtiņi ABCD. Tad jau konkrēti tiks izdalīts arī lapiņas, tad mēs zināsim konkrēti, kurš sportists kuros sektoros spēlē, kurš pret kuru spēlē. Tā kā diezgan daudz dažādas aktivitātes vēl gaidāms. Jā. Diena priekšā mums visai intensīva būs ko runāt, būs ko apmainīties ar informāciju, ko katrs redzējis, kas katram strādājis. Tā kā būs cīnīsimies, jā, būs viss kārtībā. Cīņas priekšā un sekojiet, jā. Sekojiet mums. Sekojiet, turiet īkšķis pa mums. Pēc tam te ir 19. kas ir šeit. Jā, pēc tam ir 25. kas ir šeit. Nu ko, pirmā diena, mēs esam tie, kas šodien iet uz starta. Juris, Anatolijs, Rudolfs un es, Kristiāns. Es arī tā izdarīšu. Veiksmē, ja? Uz Latviju. Pārstāvēt Latviju, cīnīsimies, kapāsimies, dīķis mums zināms un darīsim visu. Darīsim visu mūsu sacensību labākais tradīcijās un vēl labāk. Vai ne? Vai ne, puikas? Pie vēja jau esam pieraduši tāpat. Vējš mūs netraucē. Tā bija nervozākā cīņa, es teiktu. Rezultātu ziņā zivi gājām līdz kaut kur 5, un tad izdevās uz rotāciju pareizos ierotēt, un pa lielam nebija tukšo metienu. Latvija, Rumānija 5-4.
divi bija ar palu. Abos divos vienkārši tādām! Jā, Zandar cieņa. Un pēc tam es domāju, labi, varbūt neaizsniedz. Paņem mīvu 4-2, nekā, okei, fine. Aizsniedz, Un viņas tad vienkārši neņem. Viņas sīt, bet neņem. Jā, es saprotu, ka mīvu ir ātrs šūks un tur, ko tu izdarīsi. Tur jābūt tiešām ļoti gribošai. Pirmā diena beigusies, pirmā diena pasaules čempionātā. Jāsaka tā, ka uz dienas beigām zivs aktivitāte, protams, samazinājās. Ar visu to, ka zivs bija diezgan daudz, bet arī karoga saucamajā krastā zivs aktivitāte bija mazāka, bet jebkurā gadījumā pēdējā rezultātā pat aizgāja 4-4 un lielākām zivs skaitiem. Ja. Ko es redzēju, ka itāļas mīcīja šodien tā stabilitātes. Tas tavs mājas izraisīja. Man patīk, godīgi, ne ķermenis skaists, bet man patīk, kā, teiksim, Bulgārs atnāca, viņš vienkārši, 5-0, tur pie akmeņa, 5-0 un viss. Tā krūtis arī, viņš tur nonesa 11, kaut kādi 5 vai kaut kas tāds. Diena bija grūta, ļoti atšķirās katrs krasts, savādāks gan mānekļi, gan arī veidi, kā to zivu paņemt, gan, teiksim, tās tehnikas. Ja. Protams, visā dīķī strādāja arī šīs grunts tehnikas, kas ir dažādi ratlini un citi šādi tipa mānekļi. Šodien iesākās diezgan labi man. Pirmajā pusē man visas uzvaras bija, kas ielika labus pamats, sapratu diezgan labi tēmu, uz ko ķēru. Otrajā pusē sākumā viss arī bija diezgan labi, bet otrajā pusē es vienu zaudēju iegājienu un vienu nospēlēju ar vienādu rezultātu. Es domāju, ka rezultātus redzēsim, mēs personīgi redzēsim vēlāk, jūs varbūt tās jau ziniet rezultātu. Jā, bet protams, mēs ceram uz to, ka Latvija būs godam nostartēs pirmajā dienā. Tagad dosimies atpakaļ uz māju, jāpārsien auklis, āķi, viss jāmaina un jādomā un jārunā par stratēģijām rītdien, ko darīt. Rīt mums ir vēl vesela diena, 11 iegājieni, daudz punkti, spraigas cīņas. Šodien būs otra diena, tad būs pavisam savādāk, un kā praksa rāda, un otrās dienas vienmēr ir sarežģītākas. Tā kā laika apstākļi stipri samainījušies, un stipri jāpiedomā pie tā starta, ko darīsim, kā darīsim. Tas noteikti būs savādāk nekā vakar. Labrīt! Pasaules čempionāts foreļu ķeršanā dīķos ārējā otrā diena, vai ne? Jā. Kā parasti šitā ir izšķirošā diena, šī būs izšķirošā diena noteikti. Tātad, ko var pateikt par izlases rezultātiem par vakardienu? Vakardien pēc spraigām cīņām Latvijas izlase ir 3. vietā. Pavisam nedaudz atpaliekot no otrās vietas, kas ir Itālija, un 1. vieta mums ir mājinieki lietuvieši. Kaut gan jāatzīmē, ka lietuviešiem un itāļiem vienāds punktu skaits faktiski ir abiem diviem. Viņi ir ap 2 dalītā pirmā. Jā. Kas ir interesanti, ir 4. vieta, tā ir Vācijas izlase, kur atpaliek no mums laikam pa 2 punktiem tikai. Tas nozīmē, ka tur viss ir ļoti blīvi un ļoti sīvi. Vēl ko noteikti var atzīmēt to, ka šobrīd labākais sportists vispār pa visu šo čempionātu ir mūsu Rudolfs Otto. Tā kā baigi labi, bet jebkurā gadījumā skaidrs tas, ka mēs vienmēr uzsvaru liekam tikai vienīgs komandas rezultātu. Tā kā komandai šodien jānostrādā ļoti labi, ļoti, teiksim tā, efektīvi un viegli nebūs. Fonā jūs droši vien jau redzat, ka laiks pilnīgi samainies. Mums ir kaut kur, cik tagad ir, pēc 8 laikam, jā, pirms 9 un jau ir saule. Jau principā mākoņi praktiski nav. Tas ir pilnīgi pretēji, kā bija vakardien. Kā redzēsim, kas nu būs. Jā, vakar starp citu ielaid vēl zivs iekšā un saprot, ka izmēru mazāku un skaitu lielāku. Tad jau redzēsim, kā būs. Īstenībā tā saule, es domāju, ka ļoti daudz ko pamainīs, tāpēc, ka vakardien tur, kur stāvēju es, saules parādīšanās manām palielināja zivs aktivitāti. Ņemot vērā, ka naktis bijusi augsta un saule būs, es domāju, izmaiņas būs ļoti liels. Mānekļi, ko mēs piekdien atlasījām, sestdien nestrādāja. No rīta, attiecīgi, tas, ko mēs vakar atradām, redzēsim. Būs smagi. Tieši tā. Tā kā tā, būs interesanti.
veiksmīgi esmu pakāstis Ukrainas sportistam, kurš vienu sarkanu ābolu mētāja visas 20 minūtes, nenoņemot nost. Un visi viņam bija labi. Valsts dabūja 8 zīves. Aizūslis pobleri, zin kā, viens nostrādā vienu paņu. Pamaita, ka viņš augstāk nav, ok, labi, ejat, kur uzvēja. Finiš. Ilgi gaidītais no vienas puses, jā, diemžēl, laikam jāiet bez smaida. Tajā pašā laikā, nofinišēja uz labās nots. Latvijas komanda dabūja 12 punktu, cik es zinu, pēdējā raundā tas ir maksimums. Kaut kādas pāris vietas uz augšu pakāpsimies, bet tas nav galīgi ne tas, ko cerējam, bet jāapsveic viennozīmīgi Lietuvas izlasi. Es tikko skatījos, kamēr ķēru pats dzīvi, skatījos, kā tautvides pasaules divkārtējo čempionu un es ārā, un tas bija patīkami. Jā. Čempis beidzies, čempis noslēdzies. Jāsaka tā, ka nemācējām izmantot savus mājas sienas un priekšrocības. Dienas otrā pusē mēs visi smuki sākām ķert. Mēs tiešām nesām vairāk punktus, bet dienas pirmā puse bija vienkārši ļoti smaga un galīgi neveicās. Bieži vien bija tā, ka tu zaudē vienu zīvi, jā, vai pēdējās sekundēs izlien pretinieks ārā, un tu it kā ķēri pietiekami normāli, bet visu laiku nedaudz pietrūkst. Jā. Tā kā, tāda rūgtas sajūta ir. Leiši Maleči ļoti labi nostrādāja, ļoti labi ķēra. Un minējums iespējams, ka viņi būs arī pat uzvarētāji. Itāļi šodien arī bija labi. Tā kā paskatīsimies, klierā ziņā tā uzvarētāji izšķirsies starp Itāliju un Lietuvu. And a bronze medal goes to Rudolfs Egle, Latvia! Šodien atpūtu un svinību diena man personīgi un visai Latvijas izlasēji 3. vieta izcīnīta. Man 2 bronzas medaļas kaklā jau smagi paliek. Izcili noorganizēts pasākums, būs grūti atkārtot kādam. The third place and a bronze of the third World Drop Dairy Championship goes to Team Latvia! Team Latvia, total 38 points. And the bronze medals are given by
kopumā jāsaka tā, sākām šodienu švaki. Diena gāja ļoti, ļoti smagi, grūti un tā tālāk. Beigas finišs bija labs. Saņēmāmies un izcīnījām 3. vietu. 3. vieta gan individuāli Rūdiņi, gan komandai 3. vieta. Un es jāsaka tā, paldies pilnīgi visai komandai, visiem cilvēkiem, kas palīdzēja. Tas kopējs nopelns. Mēs zinām, ka mēs varam labāk. Noteikti, bet mēs varam visu to kopā ar visu komandu. Un mērķi joprojām visaugstākie. Gaidām nākošo gadu Bulgāriju. Latvijai jācīnās par 1. vietu. Mums trūkst vēl zelta medaļas. Jā. Pārējais jau ir. Mums ir sudrabs, mums ir bronza, vajag zelta.